Labvakar, ar jums Vita Solo, un šodien mēs runājam par tēmu egoisms. Tātad tēma kārtējo reizi aktuāla, bieži tiek apspriesta, bieži par to tiek runāts. Un tas, ko es biežāk dzirdu, ir pārmetumi citiem cilvēkiem, ka tātad tie ir egoistiski. Tas ir tas, ko es esmu dzirdējusi, tas ir tas aizspriedums, ar ko tad cilvēki nāk, vai arī savukārt ar tādu pārmetumu sev par to, kad es esmu egoistisks, es bieži uzvedos egoistiski, es slikti izturos pret citiem, un arī tāda kā vainas sajūta parādās dēļ tā, ka tā tad ir egoistiski. Tāpēc es gribu vairāk par šo te parunāt. Tātad, kas vispār ir egoisms, Tātad, tieši tā, egoisms ir šī te spēja skatīties uz sevi, domāt par sevi, pastāvēt par savām vajadzībām, arī vilkt noteikti veselīgas robežas, un patiesībā, tāds veselīgs egoisms ir veselīga spēja par sevi parūpēties. Un kāpēc bieži vien tātad šeit tiek izteikti šie pārmetumi? Tieši tāpēc tiek izteikti šie pārmetumi, jo cilvēks, kas to izsaka, vai arī ir izteicis, tātad atkal mēs atgriežamies pie tā, ka citi cilvēki ir tikai mūsu spogulis, un tur mēs visu redzam sevi, Tātad, es nespēju sev atļaut par sevi parūpēties, izdarīt lietas savā labā, izdarīt tā, kā es gribu, tā, kā man patīk, tā kā man ir labi, bet visu laiku domāju par citiem, mēģinu iejusties viņu ādā, mēģinu izdabāt, mēģinu izdarīt tā, lai viņiem ir labi, cerībā, ka noteikti kādā brīdī arī par mani padomās un man dos atpakaļ to, ko es devu, tad rodas šis aizvainojums, dusmas, un tur, kur ir aizvainojums, tur rodas arī pārmetumi par to, ka tu jau tikai egoists, tu jau tikai ņem, un neko nedod pretī. Principā tā tas visbiežāk klasiski skan. Bet kā tad ir patiesībā? Parunāsim vairāk, pieņemsim, tu šobrīd saproti, ka tevī ir šādi pārmetumi pret citiem cilvēkiem. Tad parunāsim par to, kur tad šeit ir tavs egoisms. Jo patiesībā tas egoisms drīzāk pat vēl vairāk izpaužas tajā, ka es daru priekš citiem, cenšos, lienu ārā no ādas, mēģinu dažādos veidos parādīt, cik es esmu laba vai labs, lai pēc tam saņemtu to pašu atpakaļ. Tātad es neatzīstu savu egoismu, bet rīkojos viltīgi caur to, kad es tev došu un tad tu man dosi pretī. Tikai tāpēc, ka es godīgi nespēju pateikt par to, ko es vēlos, par savām vēlmēm, par savām vajadzībām, par savām patiesajām jūtām, par to, kas ar mani notiek, nespēju pateikt nespēju pateikt nē, un brīvi komunicēt par to, kas es esmu, kāds es esmu un kas ar mani notiek. Un tieši tāpēc es rīkojos caur apvad ceļu apkārt, mēģinot kaut ko savā prātā, tur apiet riņķī, izvairīties no tā, lai būtu egoists un mēģinu tad darīt citiem un gaidu, ka man darīs atpakaļ. Un tas patiesībā ir tas pats egoisms, tieši tāds pats egoisms, kurš saka, es tev izdarīšu un tu man dos pretī, tu man būsi parādā. Jo es taču tev devu, un tur pat nav jautājums, vai tev prasīja, vai tev neprasīja, vienkārši tu savā galvā izdomā un dari priekš citiem cilvēkiem lietas, kur tu nezini, vai viņiem vajag, vai viņiem nevajag, vai viņiem patīk, vai viņiem nepatīk, jo arī tas ir egoistiski. Rīkoties tā, kā tev liekas pareizi, kā tad vajadzētu otram cilvēkam, kā viņš varētu gribēt, kā viņam varētu patikt, balstoties uz saviem priekšstatiem, uz saviem principiem, uz savām vēlmēm un savām vajadzībām. Arī tas ir egoisms, neieklausīties cita cilvēka vēlmēs, bet pieņemt par vienīgo patiesību to, ka es tā gribu un ja man tā patīk, tā tad arī viņam tā gribēsies, tam otram cilvēkam, tātad man ir jādod tas, ko es gribētu saņemt atpakaļ. Un tad, kad otrs cilvēks, jo viņā pat iespējams ir šis veselīgais egoisms un nav parāda sajūtas,
viņš ar to ir ticis galā, un viņš saka, nē, es tev to nedošu, jā, es tev to nevaru, nespēju, negribu iespējams, kāda starpība, jā, patiesībā, bet es tev to nedošu, to, ko tu no manis pieprasi, un to, ko tu no manis gribi, jo tas, ko tu devi, un tas, ko tu darīji iepriekš, tā bija tava brīva izvēle, tā bija tava atbildība, un patiesībā es tev neesmu neko parādā, jā. Un tas ir ļoti sāpīgi, un tas ir ļoti aizvainojoši, jo ir egoistiski rīkoties caur prizmu, es tev došu, es tev darīšu, un tad tu man būsi parādā. Vienalga kādā jomā, vienalga kādā sfērā, ja, pilnīgi vienalga kādā. Vienīgais patiesais, īstais punkts, no kura rīkoties, dot, darīt citam, cita labā, ir punkts, es tā daru, jo es patiešām brīvi no sirds esmu gatava tev to dot, neko negaidot atpakaļ. Es tā rīkošos pat tad, ja es zinu, ka es neko nesaņemšu atpakaļ. Un ja tu vari tādā veidā dot, ja tu vari tādā veidā rīkoties un izdarīt priekš otra cilvēka kaut ko, ja, tad tas ir vienīgais veids, kā tu vari kaut ko darīt. Kur tev nebūs pēc tam ne dusmas, ne aizvainojums, ne šīta vilšanās sajūta, ne pārmetuma otram cilvēkam, ja, un ne vainas sajūta pret sevi par to, ka, es patiesībā nodarīju pāri sev caur to, ka izdarīju to, ko negribēju darīt, tikai tāpēc, lai saņemtu atpakaļ, ja. Tāpēc vienīgais punkts, tiešām tikai vienīgais un patiesais punkts ir darīt to, ko tu no brīvas sirds gribi, to, ko tu no brīvas sirds vari dot, tieši tik daudz, tieši tik lielos apmēros, cik tu esi gatavs, tā teikt, ziedot, atdot, nesaņemot atpakaļ. Un tas ir vienīgais veids, kā pasargāt sevi, kā pasargāt citus, ja, un izkāpt ārā no šiem pārmetumiem, ka kāds ir egoists. Ja, un tas nav egoistiski domāt par sevi, tas nav egoistiski novilkt robežas un pateikt nē. Jā, tas nav egoistiski parūpēties par sevi, izdarīt kaut ko priekš sevis. Tas nav egoistiski runāt par savām vēlmēm un vajadzībām un ieklausīties citu vēlmēs un vajadzībās. Ja? Un jo vairāk tu spēj godīgi un patiesi attiekties pret sevi, cienīt un mīlēt sevi, jo vairāk tu spēj tieši tāpatās izturēties pret citiem cilvēkiem. Tad, kad tu spēj ievērot un respektēt savas vēlmes, ja, savas vajadzības, tad tu spēsi ievērot arī citu vēlmes un vajadzības. Tu spēsi pieņemt vārdu nē, tu spēsi pateikt vārdu nē, tu spēsi kaut ko izdarīt no brīvas sirds un spēsi pateikties, kad otrs tev kaut ko izdarīs no brīvas sirds. Jo tad, kad tu neko negaidi no citiem, tad, kad tu neko nedod, lai kaut ko saņemtu atpakaļ, tieši tad ir vieglāk pateikties, tieši tad ienāk lielāks vieglums šajās savstarpējās attiecībās un tieši tad kļūst vienkāršāk. Un tas patiesībā ir ļoti liels darbs. Atbrīvoties no šīm te gaidām un saprast savas patiesās vajadzības un kāpēc es kaut ko daru, ja, to, ko es daru. Un tie jautājumi, ko šeit sev var uzdot, ir, ja es tagad kaut ko darīšu, kādu iegumu es no tā sagaidu. Vai tiešām es daru tikai tāpēc no brīvas sirds, jo es tā gribu, un tad ir ok, jo tad nebūs pārmetumu nevienā virzienā. Ja? Vai es tomēr kaut ko sagaidu atpakaļ, ja es sagaidu atpakaļ, tad vislabākais veids ir tomēr iepriekš par to vienoties un saprast, vai tu varēsi dabūt atpakaļ to, ko tu vēlies dabūt atpakaļ. Ja? Jo savādāk atkal ieslēdzās tavs egoisms, kurš saka, izdari tā, un tad dabūsi atpakaļ, bet tas tā nevienmēr notiek. Ja? Un tad nesako šī te vilšanās sevi un citos cilvēkos. Ja, un tas, kad otrs arī kaut kā rīkojās tā, kā viņš vēlās rīkoties, un pieņemsim, ja no tevis pēc tam kaut ko pieprasa atpakaļ, arī drīkst teikt nē, ja tu neesi neko solījis, vai ne, jo mēs neesam nevienam neko parādā. Tas ir ļoti jauki un patīkami, kad otrs kaut ko dod, kad otrs kaut ko dara labā, tavā labā, ja, bet tiklīdz sāk šīs spēles ar pieprasīšanu, ar pārmetumiem, ja, tas sāk bojāt jebkuras attiecības. Tāpēc šajā te video tad es gribu tev aicināt aizdomāties par to, kāds tad ir mērķis tam, ko tu dari, kas ir tas, ko tu sagaidi atpakaļ
Un vai tad, ja tu to nesaņemsi atpakaļ, nesakos vilšanās. Un tad padomā vēlreiz, vai tiešām ir vērts darīt to, ko tu vēlies darīt. Ja? Tas ir tāds punktiņš, uz ko paskatīties. Un, protams, vienmēr klasiskais jautājums sev, ko tad es patiesībā vēlos. Skatīties uz sevi, ja? Skatīties iekšā sevī, analizēt sevi un uzdot savu šos jautājumus. Tas arī šodienai viss īsumā par egoismu. Ja tev ir ko teikt, tad droši dalies komentāros, liec laiku šim video, pieraksties uz manu kanālu un tiekamies jau citā reizē.